Sveiki, skatītāji! Paldies par skatījumiem, komentāriem, laikiem un atsaucību. Šodien tās praktiskais video. Ko es secināju pēc 2 dzīves gadiem, 2 ziemām Itālijā? Kas ir, kas nav, kas būtu jāuzlabo, kas ir pietiekoši, kas nepietiekoši. Pieredze bija tikai ar Latviju. Itālijā klimats šeit ir savādāks, proti Itālijas dienvidos. Sniega šeit nav, bet tomēr. Tātad energoefektivitātes pasākumu, ko es izdarīju. Uzklāju uz grīdas, paklāju. Viņš nav pa visu istabu, taču principā dod diezgan labu rezultātu. Vismaz nenāk augstums no marmora grīdas. Ieteicāt man koka grīdas, to es nedarīju, pagaidām ir paklājs. Un atradu lielāko siltuma zagli. Proti lielākais siltuma zaglis manā mājā bija kamīns. Es vēl domāju, kāpēc Itālijā kamīniem liek priekšā durtiņas. Tagad es sapratu, durtiņas liek tāpēc, ka pa kamīnu tiek izsūkts viss siltais gaiss no mājas. Jo tur tās priekšā nav šīberis un viss siltais gaiss iet ārā. Un šeit atskaita par jaunajiem logiem. Nomainīju logus, uzliku jaunus. Tā viņi izskatās. Neizdarīju, protams, visu plānoto. Vēl 2 logi palika mainīt, bet rezultāts ir jūtams. Jā, mājā ir siltāks. Nejūt ne vēju, ne lietu. Neteiktu, ka baigi silts. Siltums ir tad, ja kurina, bet vismaz nenāk no ārpuses mitrums un vējš. Un arī principā var redzēt to, ka logi nesvīst. Tātad telpā mitrums ir krietni mazāks. Ar vecajiem logiem bija uzreiz redzams, ka no rīta viņi ir aizsvīduši, norasojuši. Ar šiem logiem tādu bēdu vairs nav. Kā arī virtuvē es nomainīju logu, aiztaisīju kamīna cauruma ciet, un virtuvē tagad ir krietni siltāks. Nekurinot bija 14 grādi, tagad principā no rīta ir 17 grādi. Un šādi izskatās vecie nemainītie logi. Es jau teicu, viņi ir briesmīgi. Stikls ir viens, siltums iet ārā, mitrums iet iekšā, bet cerams līdz nākošai ziemai arī šo logu izdosies nomainīt. Un otrs nenomainītais logs, principā viņš ir liels. Vējš un mitrums un augstums nāk gan pa sāniem, gan pa apakšu, gan pa augšu, taču arī ir plānos šo te logu nomainīt. Un cerams, dzīvot būs daudz komfortablāk. Vētras laikā notika negadījums, proti nesāka tecēt jumts, sāka tecēt siena. Šajā brīdī es sapratu, ja būtu dzīvojis viens stāv mājā, to es būtu izdarījis ātrāk un vienkāršāk. Man ir 2 stāvi, kā es teicu, un te ir pieteikti meistari, kuriem vajadzēs pacēlāju, lai šo defektu no ārpuses novērstu. No iekšpuses novērsīšu pats. Un tagad par apkuri. Visefektīvākā krāsniņa ir šī gaisa krāsniņa, kas darbojas ar gāzes balonu. Jā, viņa piesārņo gaisu, bet ļoti labi uzsilda telpu, un ar gāzes balonu pietiek līdz pa 2 mēnešiem. Protams, ja kurinos pirmā režīma, viņam ir 3. Es izmantoju pirmā režīmu, man ir ekonomiski. Bet viņš piesārņo. Otrais efektīvākais sildītājs ir kondicionieris, kā man teica arī sekotāji, ka tas vislabākais ir. Gaisa sūknis gaiss. Jā, tiešām viņš tērē elektrību, bet viņš ļoti labi silda. Un viņš uztur noteikto temperatūru. Biju istabā uzlicis, un viņa arī ir granulu krāsnes, gaisa granulu krāsnes, bet bēda ir tā, ka strādājot ar vismazāko režīmu, viņš ir ļoti jaudīgs, tā krāsnes ir ļoti jaudīga un ļoti stipri uzsilda telpu. Pa dienu es izslēdzu, nav problēmas, bet pa nakti es guļu un izslēgt nevaru un kļūst ļoti karsti, tāpēc pa nakti es izmantoju kondicionieri. Paldies par skatījumiem, lai jauka diena! Atā!